Piektdiena izvērtās no diena interesanta. Ritinot platformas X ziņu lentu, uzgāju Eiropas komisijas pārstāvis Margaretas Verstageres tvītu, kurā viņa apgalvo, ka platforma X neievēro Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu likumu. Tālu nebija arī jāritina, lai atrastu Elona Muska atbildi. Elons, kā jau Elons, savā stilā atbildēja: Go yourself. Is that clear? Tagad nedaudz priekšvēsture, jo uzskatu, ka tas ir svarīgi, lai mēs saprastu, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. 2022. gadā, aprīlī, Elons Musks iegādājās Twitter. Pēc gada Elons Musks Twitter pārsauca par X, jo viņš uzskata, ka Twitter ir ļoti labs nosaukums priekš kompānijas, kur tu vari publicēt 140 zīmes, bet viņš vēlās, lai Twitter kļūtu par platformu priekš visa, tāpēc maina nosaukumu uz X. Un tajā pašā gadā mainījās arī zilo ķeksīšu liktenis. Ja iepriekš zilos ķeksīšus iedeva populārām personībām, aktieriem, mūziķiem, sportistiem, žurnālistiem, politiķiem, dažādiem ziņu kontiem, tad tagad ar izmaiņām zilo verifikācijas ķeksīti var iegādāties jebkurš par 11 eiro. Bet tas arī nav tā, ka jebkurš var iegādāties zilās verifikācijas nozīmītes, jeb premium kontu. Lai iegādātos premium kontu, tomēr ir jāizpildās dažiem nosacījumiem. Kontam jābūt ir profila bildei ar vārdu. Kontam ir jābūt aktīvam 30 dienas, līdz tu piesakies premium abonamentam. Kontam ir jābūt verificētam telefonu numuram. Konts nedrīkst maldināt pārējos lietotājus. Kontam nesenā pagātnē nedrīkst būt mainītam vārdam profilu bildē vai lietotāju vārdam. Konts nedrīkst maldināt citus lietotājus. Konts nedrīkst nodarboties ar manipulācijām un spamošanu. Starp citu, 23. gada nogalē, neilgi pēc tam, kad Musks piedāvāja iegādāties premium kontu un tos zilos ķeksīšus, arī Marks Zuckerbergs savai meta platformai, gan Facebook, gan Instagram, nolēma arī piedāvāt maksas verifikācijas ķeksīšus. Kad Musks iegādājās 22. gadā aprīlī kompāniju Twitter, viņš atlaida 6500 darbiniekus, un no apmēram 8000 darbiniekiem Twitterī palika 1500 darbinieki. Tajā skaitā tika atlaista arī satura moderatori. Bet kā tad tagad Twitter nodrošina? Redz, es visu laiku saku Twitter, tas nav Twitter, tas ir X. Kā Elons Musks nodrošina, ka X platformā nenotiek dezinformācija? Tā vietā, lai uzticētu satura moderēšanu apmaksātam personālam vai izmantotu ārpakalpojumu, kā to dara Meta ar Rebaltiku, X izmanto brīvprātīgo satura moderēšanu, jeb community notes. Šī sistēma balstās uz to, ka brīvprātīgie lietotāji atzīmē maldinošus ierakstus un pievieno pareizas atsauces. Jama, jeb The Journal of the American Medical Association, veids pētījumu par pamatu ņemot 205 community notes par COVID-19 vakcīnām un secināja, ka brīvprātīgo darbs bija precīzi 95% ierakstu, jeb citos vārdos community notes strādā. Community notes nesaudzē nevienu, ne organizācijas, ne medijus un pat ne X īpašnieku Elonu Musku. Un līdz ar šo esam nonākuši līdz mūsdienām, kad 12. jūlijā 2024. gadā Eiropas komisija informē, ka X neatbilst digitālo servisu aktam DCA. Viņi uzskata, ka pērkamās zilās atzīmes maldina platformas lietotājus, jebkurš var tos iegādāties un nodarboties ar dezinformāciju. Tajā pašā laikā, piemēram, 2019. gadā Twitter administratori iedeva zilo atzīmi Krimas okupantu Twitter kontam. Eiropas komisija nepiekrīt arī, ka reklāmas izvietošana platformā nav pietiekoši caurspīdīga, un nepatīk arī, ka X nedod iespēju piekļūt publiskajiem datiem viņu pētniekiem, bet gan pētniekiem ir jāizmanto X piedāvātais API. Tas nozīmē, ka X viņiem piedāvā piekļuvi ne tā, kā viņi to vēlās. Eiropas komisija uzskata, ka tas atbiedējot pētniekus, un viņiem zūd motivācija turpināt pētīt X datus, jo viņiem ir jāmaksā augsta maksa. Es pieņemu, ka tas ir tāpēc, ka, ja tev iedo API datus, tad tev vajag tos nokonfigurēt, lai tu saņem informāciju, ko tev tieši vajag. Tur gan nav speciāli norādīts, par ko ir tā augstā maksa. Bet, kā jau minēju, Elons Musks atbildi parādā nepalika.
Viņš raksta, ka Eiropas komisija viņam piedāvāja nelikumīgu slepenu darījumu. Ja X pakluso cenzēs ierakstu, nebūs jāmaksā viņiem sods. Elons Musks arī turpina, ka citi piekrita šim piedāvājumam, X nepiekrita. Viņš arī norāda uz to, ka sagaida publisku cīņu tiesā, lai Eiropas iedzīvotāji uzzina patiesību. Amerikāņu mēdījis Pirate Wires atklāja nedaudz sīkākas detaļas. Tātad ir norādīts, ka viņiem ir jāmaksā sods Eiropas komisijai 6% no gada ienākumiem. Eiropas komisija viņiem lūdza pieņemt darbā cilvēkus Eiropas Savienības valstīs, kuri vienpusēji platformā uzraudzīs dezinformāciju. Līdzīgi kā to pašlaik dara Facebook Rebaltika. Tas pagaidām arī viss, ko jūs par šo domājat. Linkus ielikšu arī aprakstā, lai jūs paši variet izlasīt, ierakstiet lūdzu, ko jūs par šo domājat. Un noteikti šis tā nebeigsies, turpinājums sekos.